9. maijā visā Eiropā un Latvijā plaši tiek atzīmēta Eiropas diena. Dažādos pasākumos un aktivitātēs stiprinam izpratni par mūsu kā eiropiešu izaugsmes iespējām, kultūru dažādību un vērtībām, kas mūs vieno. Nedrīkst arī aizmirst par 1950. gada Šūmaņa deklarāciju, kas kļuva par pamatu Eiropas Savienības izveidei. Šī dienā svin vienotību, mieru un solidaritāti Eiropā. Tā tiek atzīmēta ar izglītojošiem pasākumiem, kultūras notikumiem un politiskajām diskusijām. Tā ir iespēja atgādināt par Eiropas vērtībām un veicināt sabiedrības izpratni par Eiropas Savienības nozīmi. Eiropas Savienības iestādes Briselē un Strasbūrā katru gadu atver savas durvis, ļaujot iedzīvotājiem tās apmeklēt. Turklāt daudzas no tām rīko piemiņas pasākumus, lai godinātu šī datuma vēsturisko nozīmi. 20. un 21. gadā Covid-19 pandēmijas dēļ Eiropas Savienības iestādes rīkoja virtuālu pasākumus, lai izrādītu cieņu visiem tiem eiropiešiem, kuri sadarbojās cīņā pret pandēmiju. Turklāt 20. gadā tika atzīmēta Šūmaņa deklarācija 70. gada dienā un 75. gada dienā kopā Otrā pasaules kara beigām. Tas ir Eiropas diena. Eiropas diena ir Eiropas vienotības diena, Eiropas vienotības svinēšanas diena. Tas ir 9. maijs, šogad jau 75. gadu, kad faktiski visas Eiropas valstis parāda, kā viņas ir vienotas demokrātijā, vienotas uzskatos par mieru, vienotas vispār cilvēka savstarpējo attiecību līmenī. Tā ir cilvēka cieņa pret sevi un pret pārējiem, novērtēšana katras Eiropas valsts īpašības, pozitīvās īpašības. Principā tā ir Eiropas vienotības diena. Paldies. Un otrais jautājums ir, vai jūs svinat Eiropas dienu, un ja jā, tad kā? Jā, es kā iestādes vadītāja noteikti svinu Eiropas dienu, un Salaspilī to kopīgi dara jau vairākus gadus, jau 3. gadu, kā mēs kopā visas Salaspils skolas svinam Eiropas dienu, ar kopā sanākšanu, ar kopā debatēšanu, ar dažādām aktivitātēm par Eiropas valstīm vai par kaut kādām citām, un ar koncertu, kurā visvairāk, protams, tad tieši mūsu skola piedalās. Jā, un nākamais jautājums ir, kāpēc Eiropas diena jūsuprāt ir svarīga? Eiropas diena ir svarīga. Noteikti, lai ikdienā atkal atgādinātu tieši šīs mūsu kopējās vērtības. Un tā ir demokrātija, cieņa vienam pret otru un vienot izpratni par mieru. Kā jūs domājat, kas ir Eiropas diena? Es domāju, ka Eiropas diena ir tā diena, kad beidzot iestājās miers visā pasaulē, un cilvēki to ļoti, ļoti gaidīja, jo bija noguruši no kara un visiem gribējās normāli dzīvot. Otrs jautājums ir, vai jūs svinat Eiropas dienu, un ja jā, tad kā? Tā sevišķi es viņu nesvinu, bet man ļoti patīk tādās dienās, kad ir tādi lieli notikumi, skatīties panorāmu, klausīties ziņas, vērot dažādus koncertus, un ja ir kāds labs pasākums vietējā kultūras namā vai kaut kur citur, es labprāt aizeju uz kādu koncertu. Tagad trešais jautājums. Kādas jūsu domas par Eiropas dienu? Tas ir ļoti labi, ka mēs visi esam Eiropā, Eiropas Savienībā, jo tad ir sajūta ļoti droša, jo Eiropa tā ir kā mūsu mājas, tas ir mūsu spēks, jo skaties, kā tagad kaut vai Ukrainai
kad grūti iet, palīdz visas valstis, gandrīz visas. Tāpat arī mums, ja kaut kas slikts notiks, visas citas valstis nāks palīgā. Tā ir mūsu ģimene, mūsu spēks, Eiropas Savienība. Nezinu, kaut kāds